Sveiki! Agnes Graudulis meža sirdī un makam. Nedaudz stāsts par kokiem dažādos meža dārzos un agromežsaimniecības sistēmās. Viens saimniecības piemēri. Bieži vien, veidojot kaut ko jaunā vietā, pietrūkst tur lielie koki. Un tad katrs lielais koks, vai nu tā būtu šāda liela veca kļava, vai tur tālāk ir tā liepu rinda, kalpo kā lielisks aizsargs pret vēju. Droši vien to jūs arī kamerā dzirdat, ka tur nedaudz pūš. Katrs sākums ir maziņš, tāpat kā mēs kādreiz visi esam bijuši maziņi arī koki. Un vēja aizsargstādījums sākās ar kaut ko vienkāršu, ar pāris iestādītiem kokiem. Te ir pa labi redzams tradicionālās lauksaimniecības lauks, kurš tiek karts, un kaut kur tur vējš var nākt skriet iekšā saimniecībā. Un tad ir izveidots tāds vēja eksarstādījums, viņš ir veidots samērā plats, stādīts ir vairākas koku sugas un izmantots tikai vietējās koku sugas, kuras var dabūt pa velti, tepat tās kaut kur mežā sarakt. Tad pamatā tātad ir bērs, vidi ir lazdas, kas noseks divus stāvus vēlauzējam. Kā stādi iegūst vietu, tiek izmantota dabiskā kokaudzētāva, ja tā to varētu saukt. Tā ir tāda pļaviņa saimniecības malā, kur atļauj sasēties bērziņiem, un tad tie bērziņi tiek tālāk izmantot dažādi vēja aizsargstādījumu stādīšanai, kā stādi. Un tā tas viss izskatās, kaut ko paro, kaut ko atstāja augt, un veidojās tāda dabiska kokaudzētava. Dabiskajā kokaudzētavā nāk iekšā arī pa kādam kļavas stādam. Un tā kā saimniecībā nav savu mežu platību, tad, lai kaut kādu zaļo materiālu iegūtu, tiek daļa no saimniecības teritorijas ir atvērta dabiskai apmežošanās, kas ir veiksmīgi aizaugusi ar bērzu. Un tad tas bērs tiek audzēts tā, kā viņš pats aug, un kaut kāda daļa no bērziem tiek izmantotās lapas un zariņi kā kompostējamais materiāls, un kad tie kociņi nedaudz paaugsies, tad tas tievā sortimenta koki taps arī izmantoti apkurei, pieņemsim, kā raķešu krāsnī vai plītī. Un kas ir interesanti, tā lauka apaugšana nav notikusi ļoti vienmērīgi, un laukmāls, kas ir pēc veco augļu dārzu, tā riktīgi joprojām nav aizauguši, jo tur laikam pastāv kaut kāda tāda savstarpēja koku konkurence, jo tas savulaik tas lauks tapa arkts tur gandrīz līdz kantē, ko te var redzēt, bet ir tāpatās palikusi tāda šaura strīpa, un no vienas puses tur nedaudz apmežojās ar dažādiem plūmu sējiņiem, tad ir tāda starp, kur neaug neviena, ne otra koku suga, un tālāk aug bērs. Un tādī dienvidrietumu pusē, kas ir pēc atklāta ainava, tā apmežošanās tāpatās ir tāda noteikti strīpa pret ceļu, kur bijis sausāks, tur laikam tā riktīgi tie koki nav auguši, un viņi kaut kādi atkāpušies kāds metrus, 2, 3, un tālāk ir jau tāda riktīga 3-4 metrīga bēru siena. Un te var redzēt, kā vecais vēja aizsargstādījums no eglējiem acīm redzam mirst. Tās eglis pamazām kalst, kaut ko izgāž vējš, kaut ko paņem izgrauzes. Un ļoti labi apakšā notiek sukcesija, iesējās dažādi koki. Te ir pīlāģi, ievas, oši, plūškoki. Un tā tad lēnām tas viss aizaugs ar kaut ko bišķiņ savādāku. Tā saimniecības daļa, kur šobrīd netiek apsaimniekota, tikai pa reizēm tiek iegūsts sienas saimniecības vajadzībām. Te tiek saglabāti visi pašsējušies koki, kas pēc tam varētu būt izmantojami kādā meža dārzā vai agromežsaimniecības sistēmā. Te ir kaut kāda maza ābelīte. Šitā izskatās arī pēc ābeles. Tālāk patās ir, tas arī ir ābeli, un tā kāds iesējies ir kāds bērzels, un te ir atkal ābelīte, un tur ir vēl viena, ja tur tā saprātīgi pieiet ar pļaušanu, tā lēnām var izveidot jau meža dārzu ar tīri dabiskām metodēm. Tas bija tāds neliels ieskats vienā Rietumu Kurzemes agromežsaimniecības saimniecībā, kur tiek veidots meža dārzs,
kur tas sākotnējā atrašanās vieta kāds gadus 10 atpakaļ, kad viņi bija sākuši, atradās pa lielam klaju lauku vidū ar ābeļdārzu vecu un pāris tur koku rindām. Un tad šobrīd jau ir visapkārt izmantojot tos vietējos materiālus, kas aug apkārt, ir izveidots gan vēja aizsargstādījums, gan viņiem būs savs mežiņš, kur varēs iegūt mazās dimensijas malku jau ļoti ātri, vēl paies pāris gadu, un jau kaut kāda daļa no šiem maziem bērziņiem būs sasnieguši kaut kādu līdz malkas vai raķešu krāsnes izmēru. Un te arī var redzēt to starpību, ko dod koki. Šajā brīdī ārā pūš ļoti stiprs vējš, ir laikam jūrā visreālāk ir vētra šodien. Tad šeit ir daudz maz mierīgs, un es ceru, ka šī video daļu jūs dzirdat labāk nekā iepriekšējās. Paldies, ja skatieties, parakstieties uz kanālu vai spiežat tur lejā laiku un tiekās mežā. Atā!